16. lekcija. Ir 8 no rīta, un es esmu pabeigusi prezentāciju, kura satur 36 slaidus. Skatāmies, ko es esmu tur sastrādājusi. Šodienas lekcijā mēs runāsim par Google Analytics, par heatmaps, siltuma kastēm. Parādīju visiem, kā strādāt ar HTML un CSS, jo arī WordPressā tas diemžēl ir vajadzīgs. Kā vispār atrast CSS. Un mēs vēl pievienojām atsauksmju lapas 3 veidos mūsu mājaslapā. Tad mēs izmantojām Site Reviews spraudni, mēs izmantojām Testimonial widget, kā arī Reviews Trust Index. Izrunājām atšķirības starp katru no tiem, un tagad maniem studentiem mājaslapās ir atsauksmju lapa ar vienu no šiem te izvēlētajiem variantiem. Mums palika kopā, ko strādāt tikai 2 lekcijas. Jā, 2 lekcijas. Tāpēc nākamajā lekcijā mēs izveidosim mājaslapai kājieni, un tu pielāgosi to mobilajai ierīcei. Ja tu esi gatavs mācīties, piesakies kompetenci centrā.